Parunāsim par Garmin Predator Cup 2024 balvām. Sāksim ar to, ka kārstīgi pastāstīsim par Garmin Force Kraken elektromotoru. To var saukt pa sezonas jaunumu kaut kādā mērā, bet svarīgi ir tas, ka viņš tagad ir pieejams. 3 dažādu kāju garumos, gan saldūdens, gan sālsūdens versija konstruktīvi ir vienādas. Viņas pēc būtības atšķirās tikai dizainā. Baltais ir no balta materiāla un melnais ir no melna. Viņi abi divi ir sālsūdens izturīgi, tā kā piemērojiet savas laivas dizainam vai tehniskajām vajadzībām. Melnajā versijā jums nāk iebūvēts 56. devējs tieši dzinēja kājās, un viņš nodrošina jums sānskatus. Garmins ir vienīgais elektromotoru ražotājs, kurš, ja mēs paskatīsimies pedāli un motoru, tad jebkura pedāļa pozīcija reaģē attiecīgi uz motoru pozīciju. Tas nozīmē, ka praktiski mēs varam strādāt wireless pedāli jebkurā laivas vietā. Es skatos kamerā, bet es zinu, ka es tagad braucu pa kreisi. Vai tagad es braucu pa labi? Tagad es braucu pa labi. Tāpēc, kad pedāls norāda precīzi pozīciju, kurp mēs brauksim. Un tas ir ļoti ērti, sevišķi strādājot gar zālēm vai pelāģiski, ja? Kad man nav jāuztraucās, uz kurien man skatās elektromotors. Es to zinu. Tā ir copas klasika jau kopš pirmo bazbotu laikiem Amerikā. Tikai Garmins ir pirmais, kas to uzlika Wi-Fi. Reakcijas ātrums. Cilvēki saka, Wi-Fi, tīkli, laga. Pirmkārt, nav. Hop, hop. Tests. Esam vienā virzienā un tagad raujam pa 360. Tas bija ātri. Man liekas, tas bija ļoti ātri. Tātad viena no foršām featurām ir tāda, kad mēs braucam ar Garmin motoru, norādam, šobrīd uzliekam heading, braucam taisni, palaižam propellerīt, smuki braucam. Tātad reku mums tagad ir 0,02 grādi, tātad braucam uz ziemeļiem šobrīd. Un tagad tā ideja ir tāda, kad mums vairs nevajag uz ziemeļiem, bet mēs gribam braukt uz turieni. Kas tas ir, mēs nezinām, bet mēs gribam braukt uz turieni. Ko mēs izdarām? Mēs piespiežam virzienu podziņu, parādām, uz kurien mēs gribam braukt, uz 303 grādiem. Ko mums dara Garmins? Es palaidu vaļā podziņu, tagad mēs braucam uz 305 grādiem. Garmins mūs jau ir pagriezis, tūlītās viņš iztaisnos un brauks uz turieni. Un ja mēs gribam to kursu pielabot, tad šeit mēs varam pa 1 grādam šo kursu pielabot, un motors to izdarīs. Nākamā feature, kas ir ļoti laba, kruīza kontrola, ka mēs varam paņemt piespiest, piemēram, kruīza kontrolas podziņu, un to visu mēs varam darīt arī uz ekrāna. Kas Krakenam ir jauns atšķirībā no Force? Tātad Krakenam ir ļoti precīzāks GPS. To var just uz ūdens, ka viņš ir krietni precīzāks. Mēs varam pamēģināt uztaisīt apstāšanās testu. Palaižam propelleru, un tagad mēs sākam skriet. Un tad mēs pastīsimies ankuru podziņu. Reku, mēs tagad kaut kur tā kā bišķīt esam jau ieskrējušies, jau reku 1–2 km/h jau. Paējam vēl vairāk pa labi projām, kā saka. Un tagad mēs gribam apstāties. Skatāmies, ko mums dara Krakens. Viņš jau sen strādā, redz, jau 2, 3, 4, 5 apgriezieni, viņš neārdās, viņš vienkārši precīzi strādā. Viņš zina, ko viņš dara. Laiva jau bremzējās 1,4, bez ālēšanās. Lēnām, klusu, mierīgi bremzējam. Redz, bišķi jau ātrāk ir, bet viņš tūlītās griezīsies riņķī, mierīgi un savāks mūs. Redz, mēs lielā ātrumā skrējām. Ja? Mums ir smaga laiva, mums laivas var 700 tonu. Un šo laivu viņš tagad būs lēnām mierīgi nolicis atpakaļ vietā. Cik sarežģīti ir nozares līderi ielaist ūdenī? Piedodiet, izskatīsies brutāli un necienīgi, bet tieši tik vienkārši tas ir. Nospiežam podziņu. Tā. Tas bija sarežģīti. Viņš ir savā vietā un gatavs darbam. GPS mapa 1623 XSV. Tas ir šī gada modelis. Visu laiku bija deficīts, šobrīd jau ir pieejams. Bet šim jau ir Full HD ekrāns. Lielāks ekrāns dod jums iespējas redzēt ļoti skaisti. Mēs savietojam sānskatus šobrīd ar laivskopu kopā. Ja agrāk Garmins sānskatos nebija baigais līderis, tad tas laiks ir garām. 35 metri velkam mierīgi.
Mums neuztrauc nekas. Uzliekam 3-5 metrus un skatāmies, redzam visu. Kas ir aparāts bez mūsdienīgām kartēm? Nu, arī šāda dziļuma karte komplektā ar Kraken un GPS mapu būs Garmin Predator Cup 2024 pirmās vietas ieguvēja. Pirmās vietas balvu fonds šobrīd ir 13,000 eiro. Esiet laimīgi, jo balvu fonds šogad milzīgs.